Sveiki! Ja reiz esi šeit, tad tev šeit arī ir jābūt, jo es ļoti ticu, ka viss notiek tieši tā un tā, kā tam ir jānotiek, un ja reiz skaties šo te video, tad tieši tev bija jāskatās šis te video. Šis ir video īss ievads par to, kas tad būs karmas kursā. Vārds karma ir lietots visā pasaulē, visādi. It kā mēs visi zinām, kas ir karma, manuprāt, mūsdienās, bet līdz galam jautājums, vai mēs visi izprotam, kas ir karma, un tad jau nākamais, vai tu zini, kāda ir tava karma. Karma, es to nelietotu vienskaitlī, bet pareizi, manuprāt, šis vārds ir jālieto vienskaitlī. Mums kartē, mūsu dzīvē ir ļoti daudz dažādi karmiskie uzdevumi. Nu, lūk, un to tad mēs arī šajā kursā apskatīsim. Mēs kopā apskatīsim pamatu, kas ir karmiskie mēsli, dienvidu un ziemeļmezgls, jeb Rahu un Ketu, un tie mums ir, pirmkārtām dienvidu mezgls ir tas, ko mēs esam atnesuši līdzi šajā dzīvē no iepriekšējās dzīvēm, daudzskaitlīgan, un ziemeļmezgls ir tas, kas šajā dzīvē mums ir jāiemācās, un viņi ir diametrāli pretēji. Un te mums tur gan ir vairākas norādes, bet mēs varam lielā mērā saistīt pusmūža krīzi arī ar to, ka tu pēkšņi pusmūžā nezini, kas tev darāms, kas tu esi, jo īstenībā mums visiem ir jāaiziet diametrāli pretējā kaut kādā uzdevumā. Tas, ko tu darīji līdz 36, 37 ir viens, tev iespējams ir jāpārslēdzas pat darba sfērā, iespējams jāpārslēdzas ģimenes kaut kā, ja tu līdz 36 par un ap ģimeni visu laiku, tā kā ģimenei, bērni, ģimene, vīrs, tad tev beidzot ir jādodās šajā te pašrealizācijā. Karmiskie uzdevumi ir visdažādākie, un viņi ir diametrāli pretēji, jo šie te mezgli stāv viens otram pretī. Pats būtiskākais ir zināt to, ka ja mēs nepiepildam savu karmisko uzdevumu, vienu no uzdevumiem, vismaz kas ir skatām pēc šiem te karmiskajiem mezgliem, tad mūs visticamāk noslaucīs no zemes virsmas, jo tādā globālā mērogā, no dvēseles mēroga skatoties, nav mums jēgas šajā pasaulē būt, elpot šo te gaisu un aizņemt vietu, ja mēs nedaram to, kas mums ir jādara. Dvēselē katrai nākot šajā te dzīvē, piedzimstot, ir savi uzdevumi, savu mērķi, sava vieta uz pasaules. Nu, lūk, tā kā karmiski mēs neesam ļoti strikti ierobežoti, bet mums ir karmiskie uzdevumi. Lūk, tā tad mēsglus apskatīsim, jāuzzina katram, lai mūs nenoslauka no zemes virsmas, lai mēs netiekam, teiksim, kādā ir, starp citu zināms, klubs 27, tie, kas aizgājuši no dzīves ap 27, 28, 29 gadiem, tas arī saistās ļoti ar karmiskajiem mezgliem. Lai tā nenotiktu, ka cilvēks pēkšņi izdomā ar prātu, jo mēs ļoti daudz dzīvojam ar prātu, izdomā iet pretēji savai karmai, savam uzdevumam, dvēseles plānam. Lai tā nenotiktu, ir ļoti labi izpētīt savu karti. To tad es arī palīdzēšu darīt šī kursa ietvaros. Mēs kopā darīsim, viss kārtībā, nevajag priekšzināšanas, kam ir priekšzināšanas, tad vieglāk vienkārši, bet mēs kopā iesim solīt pa solītim, un katrs ieskatīsies savā kartē, izpētīs savus karmiskos mezglus. Pēc tam nākamais, ko mēs pētīsim, bez kā es, protams, nevarēju šo karmisko mezglu kursu izveidot. Kaut gan sākotnēji bija domājis, ka tā būs viena neliela meistarklase, bet tad es sapratu, nesanāks ar vienu nelielu meistarklasi. Nākamais būs karmiskās mājas, 4., 8. un 12. māja. Kādam tur ir planēts, kādam tur nav planēts, es visu izstāstīšu, kas ir kas, bet mēs jebkurā gadījumā varam nolasīt, kādi tad ir šie te jau dvēseles karmiskie uzdevumi dzimtā, dvēseles karmiskais uzdevums, kas ir jāsalabo, kas tā kā nestrādāja dzimtā, un tas dvēseles karmiskais uzdevums, kur tu vari atstāt savējo pienesumu tavai dzimtai, taviem bērniem, bērnu bērniem. Man liekas arī jaudīgi un ļoti vērtīgi un interesanti pirmkārt zināt, un tad tu vari jau rīkoties. Jo vienmēr, kad es stāstu arī, ko darīt. Lūk, pēc tam nākamais, bez kā mēs nevaram iedomāties vārdu karma astroloģijā, ir Saturns. Saturns mums māca uzņemties atbildību. Bez atbildības mēs neejam, un
nepašrealizējamies vispār, nekādīgi. Mēs paliekam bērnu pozīcijā, un bērnam, principā, pašrealizācija, nauda, veiksme, karjera, viss nav vajadzīgs. Bērnam vajag parotaļāties. Lūk, bērns tikai gaida, lai viņam visi dod. Tā kā Saturns ļoti mums saistās ar karmu, ar mūsu karmiskajiem uzdevumiem, ko mēs varbūt esam nenolikuši šos testus iepriekšējās dzīvēs, tad mums ir tests šajā dzīvē. Visu izstāstīšu, katrs uzzināsiet par savu Saturnu tieši no karmas viedokļa, kur kā ko skatīties un galvenais, ko darīt. Un pēc tam, protams, viena no tādām transformējošākajām planētām ir Plutons. Plutons un 8. māja. 8. mājas izstāstīšu pie mājām, bet principā tās ir vienas tās pašas enerģijas, un Plutons ir lielais transformators. Tā ir norāde kartē, kur tu vari visdziļāk transformēties. Un tas dziļš nozīmē energo līmenī, tu transformē savējos patērnus iekšējos, tu transformē dzimtes patērnus, tu vienkārši mainies un tu tādējādi gūsti drosmi. Tur, kur ir Plutons, ja cilvēks ar to strādā, ja cilvēks zina, ko darīt, tad cilvēks var gūt fantastiskāko drosmi. Lūk, un kāpēc ir jāklausās tālāk, kāpēc ir jāpievienojas kursā, tāpēc, ka vienkārši ieskatoties kartē, tu īsti nezināsi, ko darīt, bet tev ir jāsaprot, par ko tad ir šī te māja, kurā atrodas tavā kartē konkrēti tavs Plutons, un kā tu vari šo te visu aktivizēt. Aktivizēt, transformēt, ko darīt, un priekš kam to darīt arī. Priekš kam īstenībā vienkārši, lai mums dzīve ir labāka, jo kas tad ir karma? Karma, principā, ir, ko sēs to pļausi, ko mēs iesējām iepriekšējās dzīvēs, to mēs pļaujam šajās, un ir arī viedoklis, par kuru mēs vēl padiskutēsim, bet ir viedoklis, ka mūsdienās, tā kā laikam vairs jau nav tāda pati nozīme, kā bija kādreiz, laiks ir mainījies, mums Saturns ir zivtiņās, tur debesīs, kas nezinu, nemaz nedomājiet, neuztraucieties, vienkārši klausieties. Saturns šobrīd atrodas zivju zīmē un zivīs, un mums laiks ir izplūdis. Un šobrīd, principā, tas, ko es vienmēr dzirdu no dažādiem speciālistiem, ir tas, ka karma notiek pavisam citā ātrumā. Karma realizēs jau šajā dzīvē, ko tu šajā dzīvē sastrādās, uzreiz dabūsi arī atpakaļ. Vēl jo labāk, jo tad pavisam noteikti ir jāzina, kas tad tā karma tā īsti ir un kādas norādes tev ir tavā jau kartē, ko ar to visu darīt. Un lai tā kā mums jaudīgāk un labāk, profesionālāk izstāsta vispār par pašu karmu kā tādu, kas tas ir. Es esmu pieaicinājusi vieslektoru, kas ir Andris Petriņš, lielisks speciālists savā jomā. Viņš nodarbojas ar channelingu, ar energoelpošanu arī, ļoti daudz jaudīgām praksēm, un channelings vien jau ir, kas tāds, ko tie, kuri pievienosies šim te kursam, varēs izmēģināt. Un šis te channelings ir energo channelings, līdz ar ko šis te kurs tiešām nav vienkārši kurs, kur tu gūsi jaunas zināšanas, bet šis te ir kurs, kur tu ej un tu transformē jau sevi dziļāk, kā no iekšienes. Izklausās dīvaini, bet no iekšienes, vai ne? Zemapziņas līmenī un energo līmenī. Andris Petriņš mums izstāstīs, kas tad ir karma. Mums būs Zoom sesija ar viņu. Tieši saistē jūs varēsiet uzdot jautājumus, varēs visu skatīties ierakstā. Manas lekcijas liela daļa būs ierakstā, jo viņām, principā, tā ir teorija, jūs vienkārši sekosiet, skatīsieties un uzzināsiet par sevim. Bet vēl mums būs no Andra Petriņa arī channeling sesija. Tur būs sagatavošanās lekcija, kas visiem būs obligāti jānoskatās, un ja tu vēlies piedalīties channeling sesijā, bet ja tu esi šajā kursā, man liekas, ir obligāti jāpiedalās, jo tāda iespēja nav bieži, bet tā ir fantastiskākā iespēja. Un izstāstīšu īsi, kas tas vispār ir, tiem, kas nezina. Bet jānoskatās ievadu lekciju, un pēc tam mums būs tieši saistē diezgan garš Zooms kopā ar Andru Petriņu un garīgajiem pavadoņiem viņa. Augstāko apziņu pārstāvjiem, man liekas tā pareizi,
saucās, nekas Andris izstāstīs mums precizēs, bet mums būs channelinga sesija, kur, principā, augstākas apziņas pārstāvji mums atbildēs uz jautājumiem. Tā kā tas pat nebūs pats Andris, jo viņš channelo. Channelo nozīmē, ka kāds cits, ne cilvēks gluži, bet kāds cits no augstākām dimensijām, augstākām apziņām runā caur tevi, caur Andri. Diezgan interesanti, mistiski, bet es gribētu teikt, piebilst vienu. Pirmām kārtām, tā ir fantastiskā iespēja saņemt atbildes uz jūsu tādiem dziļiem jautājumiem. Te nav teorētiskie jautājumi, tie ir dziļi konkrēti jums. Katrs pat nejautājot šajās sesijās saņem atbildes. Arī ierakstā skatoties, jūs saņemsiet atbildes. Lauks strādā. Kas nezina, kas ir lauks, tas ir energo lauks vai ne, un jūs varat pagooglēt, painteresēties sīkāk, bet tiešām lauks strādā. Tas ir tas, kā visi ezotēriķi, kā mēs visi arī astrologi strādājam. Tas ir lauks, tāpēc tā ir energo prakse, energo channelings. Jau atrodoties vienkārši klausoties to, jūsos nāk atbildes. Tās atbildes var atnākt kā atklāsmes, pareizāk. Nu, tu atskārt vai tu atklāji. Tā kā aha moments. Vienkārši ne no kurienes tevī iešaujas doma, kas ir supervērtīga priekš tevīm, tikai priekš tevīm, kura tev var vienkārši mainīt dzīvi. Jā, tas tā notiek, tas ir mistiski neizskaidrojami, bet absolūti fantastiski un apbrīnojami. Nu, lūk, mums būs šī sesija ar Andru Petriņu, vai nu esi klātienē vai skaties ierakstā, un šeit mēs gūsim ļoti daudz atbildes uz interesantiem jautājumiem, interesantiem, vērtīgiem jūsu jautājumiem. Nu, lūk, tā kā pēc tam kursa noslēgumā, pašā nobeigumā būs Zoom sesija, kur būs es un kur būs Andris arī, un mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Ļoti interesanti būs dzirdēt jūsu aha momentus, tāpēc, ka kādēļ man vispār gribējās šo kursu izveidot, un man ļoti liels prieks, ka Andris arī ir pievienojies šim kursam, jo šis laiks ir pārējais laiks. Jums ir svarīgi saprast sevi. Caur šāda veida kursu tu vari saprast, kas tu īsti esi, kāpēc tu esi nācis uz zemes. Es ļoti bieži redzu savās konsultācijās arī ikdienā burtiski, kad cilvēkam ir dota iespēja, dota enerģija iekšā vai ne, tā kā prasmes. Bet cilvēks neiet tajā, cilvēks negrib, tāpēc, ka, protams, mums ir arī limitācijas, protams, mums ir savi karmiskie uzdevumi, kas ir jāiemācās, kas ir jāpārvar, un plus vēl tev sabiedrība uzliek visu laiku, nu kur tad, visi tagad skrien, visi tagad ir ezotēriķi, visi tagad ir astrologi, kur tu skriesi? Bet jā, tagad ir laiks, kad vairāk šādu speciālistu ir tirgū, tāpēc, ka cilvēkiem ir vajadzīgs atbalsts, lai mēs izietu harmoniskāk, labāk, veiksmīgāk cauri šim pārbaudas, arī starp citu pārbaudas, bet pārmaiņas laikam. Mēs ejam, pasaule, planēta Zeme iet savu transformāciju no 3D uz 4D, no 4 uz 5D. Cilvēka dzīvēs mēs arī pārējam augstākā apziņas līmenī. Augstāks apziņas līmenis, es esmu starp citu kādreiz, tie, kas sen jau man seko, zina, runājis par apziņas līmeņiem tīri no psiholoģijas teorijām. Ir dažādas teorijas, bet Barata teorija, viena no teorijām, fantastiski parāda. Ir pirmais apziņas līmenis, kas vispār ir aizmigušie cilvēki. Viņi vienkārši cīnās par izdzīvošanu, un vārds cīnās no algas līdz algai cīnās. Pēc tam jau ir nākamie cīkstoņi, kur varbūt arī daudz naudas, bet viņi arī joprojām cīnās, un viņi pirmajā līmenī vispār neredz, nesaprot, ka ir astrologi, kāda astrologa, viņi atnāk astrologam paprasīt, vai tu vari man izzīlēt nākotni, piemēram. Tas ir neadekvāts jautājums, astrologam neadekvāts. Kad cilvēks vispār necenšas pat izprast, kas ir kas, viņam viss ir vienalga, viņam ir tikai savējā tāda ļoti, ļoti basic dzīve. Un pēc tam tālāk ir cīkstoņi, tā arī saucās otrais līmenis. Es tulkoju tagad tiešā tulkojumā, varbūt kāds latviski tulko citādāk, bet tur arī mēs cīnāmies. Dzīve ir cīņu lauks apmēram, vai ne? Bet tā tas nav pēc būtības.
mēs radam savu realitāti. Un dzīvē nav jābūt cīņas laukam, un dzīvē nav jābūt no algas līdz algai. Var arī pelnīt naudu caur kaifu, var baudīt, var iet un var dzīvot. Un šī te pārēja, es neiešu tur tālāk 7 līmeņī, bet es neiešu tālāk jau visos līmeņos, jo tu augstāk ej, jo tev kvalitatīvāka dzīve. 3. līmenī cilvēks sāk meklēt, sāk domāt, ir taču vairāk nekā vienkārši materiālā pasaule. Nu, un tad nāk visas šīs zināšanas, zinības, un 4. jau cilvēks jau sāk radīt pats savu realitāti tā reāli apzināti. Pirms tam arī rada tikai neapzināti, un tad nu rada to nevisai foršo realitāti. 4. jau rada ļoti apzināti, un tur vienmēr ir arī nauda, jo kāpēc gan, lai tu neradītu sev naudu? Tikai caur mīlestības prizmu. Un arī šī te pamata informācija, kas mums ir jāatcerās, kā mēs nonākam, kā mēs pārējam no šī 3. uz 4. no 4. uz 5. D, vai ne, dimensiju. Mēs vienkārši paaugstinam savas vibrācijas, mēs ejam augstākā apziņas līmenī, mēs vienkārši saprotam, ka mēs esam viena maza, cilvēks kā vienība ir viena maza sastāvdaļa milzīgā lielā plānā, un tev nav jācīnās, tev ir jāiekļaujas, un tev ir jādara tas, kas tev ir paredzēts, un viss, un tad būs foršāk. Jā, es nesaku, kad iziesiet karmas kursu un pilnībā nekad dzīvē problēmas nebūs. Problēmas nav problēmas, ja tu zini, kāpēc tā tev tiek dota priekš kam, vai ne? Nevis par ko, bet priekš kam. Lai kaut ko mācītos. Pilnīgi viss, kas notiek dzīvē, lai kaut ko mācītos, lai kaut ko mainītu. Un tas ir šis tad, kad tu izproti karmu kā tādu, kas tā ir vispār pēc būtības, kā uz savu dzīvi paskatīties no karmas viedokļa, tad ir daudz vieglāk pēc tam iet un pieņemt. Tad, kad tu pieņem, tu sāc mīlēt. Un mēs pārējām šajos augstākajos apziņas līmeņos tikai caur mīlestības enerģiju, caur mīlestības vibrācijām, jo apakšā ir viss negatīvais, kauns, dusmas, bēdas, viss, nožēla kaut kāda, un kas tik tur nav. Un augšējās vibrācijas ir mīlestība, pieņemšana. Tad, kad tu pieņem, tu mīli. Un, lai saprastu to visu, es vienmēr esmu teikusi arī savās konsultācijās, ļoti labi nodara teorija. Ja psiholoģiju tev vajag saprast, tev vajag psiholoģijas teoriju, pamatu kaut kādu vienkārši hobiju līmenī izzināt. Astroloģijā lūk, ieskaties savā kartē. Ieskaties savā kartē, un tu zināsi caur šo kursu labāk nekā es ieskatīšos tavā kartē, tāpēc, ka tu saliksi kopā informāciju, ko es tev došu par tavu karti. Tu vienkārši klausīsies to video, kurš atbilst tavai kartē, vai ne? Un tu to saliksi kopā, savilksi kopā ar notikumiem tavā dzīvē. Jo es tavus notikumus nezinu, es varu tikai minēt, skatoties kartē, zinot teoriju. Bet tu varēsi konkrēti savilkt kopā un saprast. Un galu galā, tāpēc pašās beigās, vai ne, uzdot fantastiski kaut kādus tādus jautājumus, ko varbūt neviens cits tev nevarētu atbildēt tieši šīm te būtnēm no citām dimensijām. Viņi zina visu, jo viņi skatās no augšas. Viņi zina visu, tāpēc, ka tas ir cits līmenis. Tas ir kā iedomājies Dievs. Dievs taču zina, kur tev sākums, kur tev beigas, kas tev paredzēts. Tieši tāpat viņi redz no citām dimensijām. Bet Andris izstāstīs sīkāks, negribu dziļi iedziļināties viņa daļā, jo es neesmu speciālists. Tieši tādēļ es pieaicināju Andru Petriņu. Tā kā ļoti ceru, ka pēc šī video noskatīšanās izdomās, ka vēlies pievienoties un pievienosies šim te kursam. Mums būs Telegram čats, kur mēs komunicēsim. Ja tu kaut ko nesapratīsi, tad noteikti tur tu varēsi uzdot savu jautājumu. Piemēram, es nesaprotu, kurā tad īsti man mājā ir Saturns, vai viņš ir 4. vai 5. Mēs uzreiz atbildēsim, es vai mana komanda, un čats ir arī forša vide, forša droša vide, kur dalīties ar saviem aha momentiem un redzēt, ka patiesībā tu neesi viens. Jo mums īstenībā, mēs esam unikāli, bet tāpat laikā mums lielākai daļai ir ļoti līdzīgi likteņi, bieži vien ļoti līdzīgi uzdevumi, ļoti līdzīgas problēmas, jo tie scenāriji jau nav tik dažādi. Katram ir citas dekorācijas, dzīvokļi atšķiras, bet problēmas bieži vien. Man katru dienu nāk, tagad es katru dienu nekonsultēju, bet nāk katru konsultāciju ar ļoti līdzīgām problēmām cilvēki. Tikai atšķirās sejas, dzīvokļi, valstis, vecums. Tādēļ, jā, skaties,
informāciju zemāk, izdomās pievienojās. Mēs maksimāli izdevīgi arī sadalījām, iedevām tā kā variantus, kā var apmaksāt, jo es zinu, ka nāk arī Ziemassvētku laiks, bet tagad ir labākais laiks, lai iedziļinātos šādā informācijā, jo mums šobrīd notiek fantastiskākās izmaiņas debesīs. Fantastiskākās mums ir energoportāls 1111, 11. tikko. Bija pēc tam mums ir Plutons maina zīme, mums ir tagad pilnmēnesis, mums ir kas tik nav. Fantastiski jaudīgs laiks. Principā vienmēr šis te novembris, decembris ir laiks, kad ir vislabāk ieskatīties sevi. Un vilkt ārā to, kas varbūt līdz šim nestrādāja. Un tieši šeit mēs sapratīsim, kas tad ir. Karma mēdz būt gan pozitīva, gan negatīva, vai ne? Un tu varēsi tad paskatīties, ko tu esi atnesis no iepriekšējās dzīves, cik tu esi to izdzīvojis pozitīvi, cik negatīvi. Un ko tu vari darīt, lai maksimāli viņu vērstu par labu. Jo atceries, ka mūsdienās karma nāk atpakaļ uzreizi. Burtiski nākamajā dienā tev var atnākt atpakaļ, vai pat tajā pašā dienā kaut ko izdarīja, atnāks atpakaļ tajā pašā dienā, ko sēsi to pļausi. Tāpēc ir labi zināt, uz kuru pusi tev ir jāiet un kas tev ir jādara. Jo mums vienmēr pasaule mūs no sākuma tā maigi baksta, un beigās, diemžēl, cilvēki bieži vien aiziet no dzīves ar tām pašām slimībām, negadījumiem, kad jau viss pasaule viņu bakstīja. Tāpēc arī saku, tas cilvēks, kas noklausās šo te video, tu visa pasaule un kaut vai visa Latvija vai latvisku runājošie cilvēki nenoklausīsies šo te video. Nejaušību nav, nespiežu, protams, bet nejaušību nav. Ja ir līdz šim arī bijuši kaut kādas likstas problēmas, kur tu visu laiku domā, bet kāpēc man tā notiek? Kāpēc man tas un es īsti nesaprotu un kas es īsti esmu līdz galam vispār? Kas man dvēselē kāds uzdevums? Katram varbūt bišķiņ atšķirīgi šie jautājumi, bet atbildes lielu daļu, varbūt ne gluži visas, jo visas, es nezinu, man liekas, varbūt nenormāli daudz jautājumu cilvēkam, bet lielāko daļu atbildes gūs šeit. Un tālūk, man liekas, būs fantastisks laiks kopā. Ej skaties apakšā aprakstā noteikumus un, ja ir vēlme, ja atsaucās, ja vēlies nodzīvot maksimāli efektīvi savējo dzīvi un nenošaut greizi, tad pievienojies mums.